Labadiena, draugi! Sen nekas no manis nav bijis šādā formātā, kur esmu ārpus savas istabas un filmēju kaut kādus SS veidīgus video un vispārējo, bet jā, tā nu dzīvē šobrīd ir, kad drīzāk nav šāda veida video dzīvie par kaut ko, un ja ir, tad tie par manu Audi 80, un arī šoreiz būs daļai par to. Bet jā, vispār man ir jautājums. Man reku ir Dacia. 25. gadā Dacia Joggers, 1.0 benzīns, 3 cilindri, dievžēlīgais pasargā mani. Un man ir doma, man jau nobraukti 20,000 kilometri. Un es viņus esmu nobraucis, pateikšu, kaut kādos 6-7 mēnešos. Diezgan daudz, varētu teikt. Un man ir tā doma, varbūt vajag uztaisīt kaut kādu apskatu par Daciju. 20,000 nobraukums, kas ir bijis, kas nav bijis, un ko vispār par Daciju domāju. Bet to, protams, ne Audi Latvijā profilā, bet to tā kā manā privātajā YouTube kontā, kur man nav nekādu kontentu, bet varētu uztaisīt šādu te. Un vispār pēc tam pajautāt kādiem dīleriem, lai iedod man cita brenda mašīnas, kurām varētu pabraukāt un pafilmēt. Varbūt, nezinu, man tāpat nav laika arī tam, tā kā tīri domāju daudz un dikti par to. Bet arī man šobrīd ir uztaisīta skice par vienu Audi tēmu globālo, par Audi, kā viņš mainās un vispārējais, vai tas ir uz labu vai uz sliktu. To video tie, kas būs skatījušies mani sen atpakaļ, ko ziemā es biju teicis, ka es kaut ko tādu gribu uztaisīt, un es biju taisījis, un man nolaidās rokas, un tad es nesen ieraudzīju vienu citu šādu tipa video angļu valodā. Es domāju, laikam jāuztais arī man savas domas par to visu. Bet šodien, kas man šodien briest Audi lietas, man ir atvaļinājums, sākās pirmā diena. Jābrauc vēl uz zāli, tagad šodien gribēju mainīt eļļu, bet eļļu šodien nemainīšu. Vispār slinkums pēdējā laikā esmu tāds slinks. Un mums ir 2. augustā izbrauciens uz Alūksnes, es meloju, uz Aglonas, Rēdzeknes pusi. Tur man arī jāsazvanās, vēl viss jāprecizē lietas, bet jā, darīt ir ko, un atvaļinājumā man šķiet, ka man būs kosmiski daudz darba. Tā kā atstājiet komentāru par šīm lietām. Vai jūs domājat, ka vajag, nevajag pa Daciju kaut kādu šito mēsliņu? Vienkārši viņš maksā, šī man skatās viena no labākajām komplektācijām, kāda ir 22,000. Un ko sagaidīt no tādas mašīnas? Varētu būt interesanti. Varbūt arī nē, jo pa 22 pakām tur nopirkt kaut kādu Audi A4, A5, kaut kādu 19. 20. gads aptuveni, ar nobraukumu 150-200,000 priekšā vai quattro, atkarīgs kā trāpās, dažādas komplektācijas. Notiecīgi viņai jau būs 150,000 nobraukums. Par to pašu naudu var nopirkt Daciju. Vai tas ir to vērts? Un ir viena tāda maza nianse. Man no šīs garāžas ir jāizvācās. Man jau ir atrasta cita garāža, bet man te ir tik daudz chlamu, un es nespēju sagaidīt, kad es kādreiz uzlikšu šīs apšifkas, kas jau ir visas netīras, un es pat nezinu, vai man ir varbūt jāmeklē jau jaunas. Bet jā, visādas chlami, kas tik man nav, bet man ir arī nopirkti reku apkopītē priekš Audi savējā visādas niansītes, filtriņu un vispārējais. Jā, tik daudz visādas lietas izkastē hlamā un vispārējais vienkārši šausmas. Negribās. Nē, zin kā, negribās izvākties, jo ir tik daudz jāšķiro. Man šķiet, ka es te pavadīšu pusi atvaļinājumu, lai saprastu, kas ir kas. Bet jā, es paņēmu reku. Man ir Wolf eļļa. AP, laikam viņi to izplata, un ja es iepriekš biju paņēmis likvidu moliju, tad tagad es atpakaļ pie Wolfa. Negribēju likvidu moliju gaidīt no Amazonas, un ņemot vērā, ka es viņu tāpat maz braucu un bieži mainu eļļas, tad gan jau ar šo es izdzīvošu. Protams, man ir degvielas filtrs Bosch, bet par šito es brīnos. Pagaid, nē, šis ir eļļas filtrs, šis ir degvielas filtrs, un es nesaprotu, kādā veidā es esmu pasūtījis šo degvielas filtru no Viks. Es to nebiju apzināti darījis, un tā kā es ieraudzīju, ka man ir šitāds Jesus Christ, pat nezinu, vai šīs man der. Tas taču ir
Vai man ir... Nu, šis ir eļas filtrs, jā. Jā, un šis ir degvielas. Vienkārši kaut kāds mēsls. Kaut kāds mēsls, varbūt pat jāatgriež un jāņem cits. Varbūt pat tā vajadzētu darīt. Jo es esmu diezgan pārsteigts, ka man šitādu iedeva. Un es ar šitādiem nekad, šitādus no-names nekas vai mašinē nelieku, un es nesaprotu, kādā veidā viņš man trāpījies. Bet jā, gaisa filtrs, salona filtrs. Tā kā, un vēl es paņēmu, atcerieties iepriekš es čakarējos iepriekšējā video, kas mainīju eļļu. Es gribēju čakarējos ar šitādu te sīksnu, kuru tu apliec apkārt filtram un skrūvē vaļā. Bet tagad es nopirku šitādu te, tā kā uzliku seškants eļļas atslēgai. Es varēs normāli atskrūvēt viņu. Šito varēs mest ārā. Bet jā, par šo esmu stipri kļūdījies. Nesaprotu. Jāapstās vispār, vai man vēl kaut kur stāv šitas pavadzīme no apes, jo man šeit, ka es izmet ārā. Bet labi, viņš daudz nemaksāja. Bet jā, man ir daudz visādas lietas, kas man ir, pieņemsim, man ir intercoolers ar visām trubām. Nu, nav visas, bet ir daļa. Un es zinu, ka kāds viņu gribēja. Un es visu laiku nesapratu, ko darīt. Kādam varbūt viņu vajag. Atcerieties, viņš nav pats taisnākais, viņš ir bišķiņ iešķīps, bet funkciju laikam pilda. Tas man ir kolektors no EGR, lai man uzliktu EGR-u. Kas man, jā, tā labi, tas viss jāmet ārā. Kondiškas radiatoru, varbūt priekš vienadējuma dīzeļa vajag arī bišķiņ ielocīts. Man te tik daudz visādu hlamu ir. Kompresors, kad es tikšu beidzot klāt pie savā mīļās kondiškas lukturi. Kas tad man te tik nav? Jā, par daudz visādas lietas man te ir. Un tik daudz, kas jāmet ārā. Tā kā jā, būs traki. Bet ja kādam kaut ko vajag, vismaz to intercooleru varētu savākt. Bet tagad laikam jāsaliek mašīnā tādas primārās lietas, ko man vajag eļas maiņē, un tad jau jāiziet uz otru garāžu. Nu ko, un te ir mana jaunā garāža. Pozitīvā lieta ir negatīvā lieta. Negatīvā lieta tāda, ka viņa ir šaurāka. Viņa ir šaurāka nekā iepriekšējā, bet viņai ir bedre. Un viņai ir arī visādi skapīši, viss, ko es varēšu piedirst un atkal. Bet ir bedre, un galvenais ir nenomokties tajā bedrē. Un vienkārši vēl viena telpa, kur visādas drāza likt iekšā. Jā. Vienkārši super. Un tad ir vēl viena istabiņa, kur iekšā vēl kaut ko var likt iekšā. Labi, jūs tu neko neredzat. Bet jā, pagrabs. Tā kā tagad būs forši, es varēšu mašīnu iebraukt te un mainīt eļļu. Un es pat uz šitā stāvot. Man ir normāls augstums, ka es varu skrūvēties labi. Tā kā varēšu es eļļu mainīt, nečakarējoties ļoti. Vienīgi tas, ka man negribās tāpat mainīt eļļu. Bet jā, ir šāda pozitīva lieta. Ņemot vērā, ka Audi manējiem nav tik forša panna kā jaunajām mašīnām, kur ir atsevišķa tāda pannai durtiņas, kuras to atver vaļā un skrūvējuši to te karteres skrūvu vaļā. Tad man ir jāņem visa panna nost. Un tas man, protams, kaitina un nepatīk un nav forši. Bet neko darīt. Tāda dzīve. Bet tagad jāienes iekšā visas lietiņas, ko es paņēmu. Jāsaliek šeit iekšā. Un tad es varu nākamreiz kaut kad braukt un močīt. Jā, tad no mājām kaut kāda mūzika stumba. Un arī kaut kāda mūzika ir. Tā kā viss varētu būt diezgan ok. Un es nezinu, man būtu bail te braukt iekšā. Būs jāsaliek koki. Savādāk man tiešām ir bail braukt iekšā. Ka tik nenūžamjos lejā. Tā kā tā. Gan jau nākamais video būs. Vai jums te kaut kas nesaprotu. Laikam tagad labāk. Nākamais laikam rītā filmēšu, kā es eļļu mainu viņam. Tā kā priekš jums tas ir tas pats video, priekš manis tā ir rītdiena. Tā kā tiekamies. Priekš jums šī ir tā pati epizode, tā pati sērija.
Priekš manis šī ir nedēļa vēlāk, un es joprojām neesmu eļļu samainījis. Visas lietiņas vajadzīgās ir no sērijas nopirktas. Filtriņi, viss stāv. Studijā bembisti jāuzliek man uz Dacijas. Un es arī beidzot pārvācoties atradu šitos austiņas, bet mikrofonu, ko es varu pieslēgt pie maģīšu, un man beidzot būs, varēšu voice messages sūtīt, neslēdzot ārā maģi. Tad sīkumi, bet, noderīgi. Tā kā esmu ievācies jaunā garažņā. Cik man daudz mīdulu vienkārši. Dafigiši. Nav pagriezieni. Lukturi. Jā, tātad šodien jāpamēģina samainīt eļļu un filtri. Nezinu par degvielas filtru, jo tas degvielas filtrs man šis bišķiņ mulsina. Vistiešākajā vārdā mulsina. Nezinu, vai man tādu vajadzētu likt virsū. Bet man šeit ir iekšā kaut kas interesants. Varētu atpakot kopīgiem spēkiem. Gumija. Un kā jums šķiet, kas tā pa gumiju? Tā ir gumija, kas liekās virsū šeit. Šī gumija. Bet, ja pēc koda skatās, un te nosaukumi ir Karado, Golfs, Polo, tātad nepriekš man Audi. Bet, kā man stāstīja gudri cilvēki, tad to var bišķiņi piegriezt, jo viņa būs garāka nekā man vajag. Un ņemot vērā, ka tāpat visas tās gumijas iet pārgrieztā formā, tā kā why not, vajadzēs vienkārši nogriezt gabaliņu, un man būs gatava beidzot gumija priekš lūkas. Lūk tā. Un man ir baigās bailes braukt virsū. Šeit. Reāli bailes braukt virsū. Bet būs kaut kā jāpamēģina neiežvemties ar kaut kādu riteni iekšā bedrē. Bet beidzot man ir bedre. Tātad es varēšu samainīt eļļu tepatās, nebraucot nekur projām, kas ir arī reāli forši. Nevajadzēs meklēt kaut kādu pacēlāju vispārējo. Un tālāk es bišķiņ pārģērbšos, sagatavošos darbam un filmējam tālāk. Nu ko, iebraukts iekšā ir. Neesmu nožiem pieslējā. Diezgan auka. Vai ne? Tagad var taisīt vaļā haubi un nenožamties. Eļļa būs karsta, esmu pabraukājies. Es nesaprotu, man ģirtiņš tik cītīgi izmazgāja visu vārstu vāku. Viņš atkal visi netīrs. Tikai dēļ kā man šķiet, ka šitā kartera ventilācija ir vainīga pie tā. Bet jā, e-gairs man arī ir. Neesmu vēl samainījis neko. Šo laikam var mainīt nost. Jādaba uzlīmīts, lai varētu uzlīmēt par filtriem vispārējo. Tā kā tā. Tārs, kas man tagad būtu jādara? Jālien lejā, jāmaina panna. Jāņem no spāna, man kaitina diezgan to darīt īstenībā. Būtu normāla mašīna, kur pannā ir korķīts vāciņš, ko tu attaisi un mirs mājās. Bet nē, jāņem nos visa panna. Esam nokļuvuši bišķiņ zemāk, bet labi, pasīsimies, kā man stāv apakšā izstās. Visādas lietiņas, labi, šeit man ir koki. Man te pasties jaunās apšķirkas 2 komplekti. Nezinu, kurš ir labāks, kurš ir sliktāks. Vajadzētu saprast. Un kādreiz jāuzliek. Jāsatīra, jānomazgā. Te vēl te, ko jūs, te neko neredzat. Bet jā, par mašīnu runājot. Es esmu sapratis, kur man ir kaut kāda noplūdīti. Pastīsimies ar luktūrīti. Pastamies reku te no turbīnas. Nezinu, vai jūs redzat. Tās turbīnas flancis vai kas tur laiž eļļu. Reku smuki uz trubas tek, paduška, mitra. Tikai vajadzētu laikam to salabot. Jā.
Pārējais izstāsta diezgan ok. Vēl te ir mitrs. Figi zina no kurienes un kāpēc no apakšas. Jā, pārējais jau laikam ir tīri ok. Bet labi. Kartera skrūve. Jānolaiž lejā. Un tā nu man izstāsta mašīna. Visa kārba atkal viss te atkal puņķojās. Gan jau, ka atkal blīve vainīga. Vai tā ir tā skrūve, kas puņķojās? Šeit kaut kas būs jāpaskatās. Pagaidām brauksim kā ir. Pēc tam gan jau jānovērš arī šī lietiņa. Ņemot vairāk iespējams kārpu, mainīšu kaut kad. Bet, nu, varētu kokus visus noņemt un pārēt visu apakšai, pastīties, kā tur viss dzīvojās, bet izstāst no tālu man diezgan ok. Vienīgā lieta tāda, ka man nav blīves un nav skrūves. Cerams, ka izdzīvošu tāpat, kā ir eļļa karsta. Jā, visā... Polibukses beidzot jānomainā. Man apnika ar polibuksiem braukāt. Es domāju, jāliek vasarā nākamgad, to ist parastās bukses. No polibuksiem jāatvadās. Te augšā ir kaut kāda eļļa. No kurienes tikai. O! Nebūs baigi ērti. Vienīgā problēma. Da jau cik. Kurš te pēdējais mainīja eļļu? Tagad saprast, uz kuru pusi pareizais virziens. O! Pareizais virziens ir atrasts. Šīs būs. Būtu, kur viņu nolikt vēl. Bet nav, kur nolikt. Man bail. Reāli bail. Reāli bail. Negribās arī skrūpes sameklēt tur iekšā. Opā! Ļoti labi. Ļoti labi. Opā! Kāda jauka eļļa. Būs labi, ne? Tā eļļa nolieta. Sarežģītākais ir izdarīts. Manuprāt, sarežģītākais. Paldies, ka bijāt ar mani. Pieslēgsimies nākamajos kadros, kas no šeit ārā tikšu. Nākamā kaitinošākā lieta ir eļļas filtrs. Eļļas filtrs ir tik tīzlā vietā, reku. Šitien ir eļļas filtrs. Un no augšas ir nērti, no apakšas arī nērti. Un es nezinu, no kuras puses labāk to visu darīt. Un es vēl ņemšu tur, viss tecēs lejā, un viss būs ļoti jauki, un viss būs baigi forši. Negribās ķēpīgi, nefilmēšu
Bet pēc tam jau redzēsiet, kā man gāja. Gāja gan jau ķēpīgi. Varbūt no lejas to visu darīt. Jāpasās lejā vēl vienreiz, kā iztīsies lejā, un to jāiet augšā, un nākamais vispār mašīna dziļāk jāiedzen savādāk. Visu laiku sitos ap mašīnu. Kaut kādu laiku vēlāk. Arī šitas mēsls, ko es nopirku. Viņš nav pats foršākais, ar ko skrūvēties, bet kaut kā dabūju vaļā. Bet vajag kaut ko foršāku šim filtram. Kādiem masākiem robiem vai ko, es nezinu, bet es baigi nočakrējos. Baigi nērtā vieta. Filtru pievilku ar roku, jo to melno sūdiņu viņu vairs nevar pievilkt. Viņš ir jau eļains un sataukojies, viņš griež uz riņķi. Jāielē eļa, jāpiešķil, jāpastās vai nekas nekur netiek garām. Degvielas filtru gan jau šodien nemainīšu. Kaut kādā citā reizē jānomaina, jāpačakrējās. Un tā kā jā, vēl gaisa filtrs jānomaina, tas gan obligāti. Kaitinoši. Vienkāršas lietas ir tik sarežģītas. Un tagad es domāju, ka mainīt eļu uz estekādes ir krietni vienkāršāk. Lai gan tā gluži nav. Eļa samainīta, salieta. Visi teorētiski ok. Kas nav ok. Nav samainīts gaisa filtrs. Man vienkārši apnika atbraukšu citu dienu samainīt gaisa filtru un tam līdzīgi. Bet jā, pagāja diezgan ilgs laiks. Kamēr man sakopojas spēkus un visu izdarīju. Kā redzat, ne visu. Ko es vēl gribēju pieminēt? Īstumā daudz, kas gribējās, bet man ir tik liels besis šobrīd ar to eļas maiņu, ka pat nav ko vairs pateikt jēdzīgi. Bet, respektīvi, ko gribēju teikt? Es gribēju nopietni kaut ko teikt, jā, par mašīnu. Šo plānu lieli. Ziemā atkal laikam brauks pie ģirtiņa, tā izskatās. Kas pa plāniem, to es laikam publiski neteikšu. Vēl jāiziet tehniskā apskata, man tagad ir kaut kāds oktobrs, novembris, bet izcās, ka apakšā ir kaut kāda eļa. Man nāk, laikam lejā no turbīnas. Varbūt vēl kaut kur. Gribētos aizdīt, laikam, pie kaut kāda normāla meistara. Labi, ir TD-risti. Bet pie Lamberta tad vajadzētu aizdīt. Lai es saprotu, kas ir kas ar to eļu. Un vēl jau vajadzētu uztaisīt to fināla video par Audi, par tām detaļām, visas šīs lietas. Tāpēc ir ko domāt darīt. Bet jā, vajadzētu aiziet pie Lamberta, lai pastāst. Vai arī nē, ja jau es vedīšu pie ģirtiņā ziemā, tad varbūt nevis pie Lamberta, lai viņš puņķojās pagaidām. Ģirtiņš jauks un skatīsies un novērsīs puņķošanos. Nu, es nezinu, respektīvi. Domas dalās. It kā jau līdz sezonas beigām nav tālu. Principā 2 mēneši līdz septembrim kaut kādam, tā kā varbūt pabraukāšu papuņķojoties. Tā kā jā. Pagaidām taisam ciet šo. Atbraukšu rītā vai kaut kad vēlāk. Samainīšu gaisa filtru un salona filtru un būs labi. Jā. Tā kā kaut kā tā. Paldies, ka skatījāties. Bija vēl kaut kādas nopietnas lietas, ko es gribēju pieminēt. Tās nopietnās lietas esmu aizmirs. Un, jā. Kroč, jā, es griesus taču vedīšu aplīmēt kaut kad. Atradu, kurš līmēs. Gribu saprast, ka ir audumu. Un visas šīs lietas man te lido kopā, lai man bija atvaļinājums. Man vispār vajadzēja aizvest to mašīnu, beidzot pārčipot vai saprast, kas viņai ir, kas viņai nav. Varbūt viņa līdz galam neiet. Un visas šīs lietas ir daudz ko darīt, bet laika ir ļoti maz. Un izbraucieni jātaisa un visas tādas lietas. Pasākumu mazāk šovasar skrienu vienā skriešanā un jā, laiks iztikt skir. Tā kā, bet nekas paliekam, skatāmies, nostamies šo video. Laika varbūt nav jāliek, jo šis video ir tāds pilnīgi nekāds, vienkārši parunājos ar jums par dzīvi un par visām pārējām lietām. Bet varbūt, kas to lai zina, ieliekat arī laiku. Un tālākais, kas mums sanāk mums vasaras beigās augusta beigās, septembris sākumā izbrauciens. Te jau būs karoga braucieni vispārējais. Labi, dzīvosim, redzēsim, kā mums ar to visu ies. Mašīna kaut kad jāveda, pie ģirta būs.
Labi, šis ir bezsakarīgs video. Jūs taisīja reāli bezsakarīgi video, bet es ceru, ka es kaut kad saņemšos kaut kādā brīvdienā vienkārši uztaisīt video par šo mašīnu un visu pārējo, kas viņu darās, nedarās un plāniem un neplāniem un vispārējo. Jauna diena. Vakar filmējot eļas maiņu man reāli besis parāva. Dēļ tā, ka ilgs čakars un viss bija diezgan slikti. Eļļa apakšā visur pludo, viss ir neglīti un vienkārši besis par mašīnu, ja godīgi. Tā man bieži vien ir. Tāpat kā pirms es biju salabojis viņu šādā izskatā, man jau bija besis, ka es viņu gribēju mest miskastē. Un tagad ir nākamais besis. Bet aizbrauc mājās, nomierinājos, padomāju. Atceros, ka man Lamberts teica, ka līdās paņemsim lampiņu, ka man sulojās reku šī te skrūvīte, reku šī te, ka tur ir blīve iekšā, reku, var redzēt, un no šās metāla trubas, un varētu būt, ka tā arī ir, ka no šeit man viss puņķojās, un visa eļļa attiecīgi tek uz leju, vajadzētu kaut kā laikam noņemt gaisa filtru. Cik tur viegli tik klāt, es nezinu vispār, vai tur, kā tur vispār var tik klāt un kaut ko atskrūvēt. Bet, ka vajadzētu samainīt tur blīvi, un tad moši tur arī viss attiecīgi paiet, būtu labāk. Bet tāpat arī tur skatoties, tur ir viss ir eļļā netīrs. Karoči. Jā, besīts. Bet labi, tagad samainīsim gaisa filtru. Izbrauksim ar mašīnu, aplīti, lai saprastu, vai kaut kur izzudums, vai mans pievilktais šitas te eļas filtrs turēs, neturēs un vispārējais. Pasīsimies arī, kā izstās īsmā mans gaisa filtrs pēc kodiem 10 000. Vienkārši brutāli melns. Jesus Christ. Cik viņš ir netīrs. Šausmas, cik viņš ir netīrs. Šausmas. Kā var būt tik netīrs? Gaisa filtrs. Jā, es gan darīju slikti, mazliet savādāk. Es šo kasti, lai attaisītu kārtīgi vaļā, man vajag ņemt nost šo, man vajag ņemt nost vēl kaut ko, bet es te papletu vaļā un izvilku ārā. Negribās man baigi čakarēties. Teoreiz vajag šo patruboku noņemt, šo noņemt. Un tā viņš nāktu ārā, bet kā parasti laika ir maz un dzīvē jāsteidzās. Tomēr nācās noņemt gan šito trubiņu. Reku. Šito nācās noņemt. Tad mēs pie turbīnas redzam eļļu. Kā mums ar luftīti. Luftīte kaut kāda ir. Nezinu, vai tas ir daudz vai maz, bet kaut kāda luftīte ir neliela. Bet nu nav uz izjukšanas robežu, tā ceru. Eļļiņa ir. Visi forši. Tur puņķojās lejā. Kaut kas kaut kur puņķojās. Visur slapšs. Es pieļauju, ka tas ir no šejienes. Jā, respektīvi gribu pāriet uz viena tipa vadību. Uz veco, mazāk laikam čakara. Būs estētiskāk un vēl man vajag saprast, kā lai es uzlieku to beidzot bardačaku virsū, jo tur kaut kas ar stiprinājumiem, kaut kas nav riktīgi un vajag kaut kādus stiprinājumus un vēl kaut ko. Un respektīvi esmu tāpēc jau gadus 2 braukāju bez bardačoka, bet beidzot ar to ietiek galā un jāuzliek bardačoks, sādāk salons izstās nekāds. Bet jā, salons vispār ir visi slikti, nonāca nost lūkai apdarīta. Un gribēju jau šajā atvaļinājumā, kas man principā šodien jau beidzās, aizvest, lai salīmē visu, bet laika kā nav, tā nav un netieku pie čalīša pasīties materiālus un visu pārējo un respektīvi
viss ir diezgan bēdīgi, nav laika, reāli nav laika. Man ir atvaļinājums, kurā es katru dienu kaut ko daru, kaut kur braucu, un visu laiku ir kaut kas teikts arī braucu, pļaut zāli. Nu, tā kā, jā, diezgan traki, plus vēl netiek pāri dzelzceļam, jo visu laiku ir trafiks un tikko 2 vilcieni pabrauc garām. Tā kā tā, bet nu šobrīd man galvenais saprast, vai man aizbraucot līdz Mārupei un atpakaļ netekt nekur garām eļļa, vai eļas līmenis strauji nepazūd, un kas ir interesanti, motorā ielēju 4,5 litri, es ielēju 4 litrus, un man rāda, ka man ir virs līmeņa. Tas ir dīvaini. Es ļoti ceru, ka tas ir tāpēc, ka vēl nav tur pa eļas filtrā palicis, un varbūt tur karterī kaut kas vēl nav līdz galam nostājies, vai kaut kas tam līdzīgs. Savādāk braukt ar palielinātu eļas līmeni arī nav labi. Nu, tā kā, jā, kaut kā tā diezgan jautri, nejautri, tāda škrobīta, besītis. It kā tehnisko, vizuālo, tu esi savedis kārtībā un vēl daudz tehniskās nianses, plus vēl tie plāni, kas man ir uz ziemu. Ui, tie ir spēcīgi plāni. Un, beidzot šo video, varbūt es video pieslēgšos pašās beigās, kad būšu izbraucis aplīti un pateicis, vai man kaut kāds prikols ir ar eļļu vai nav eļļu prikola, bet situācija tajā, ka es tikko pabraucu ar Podniekas garām, Jēkabs vīlētais dīzels, bet jā, iespējams es pārdošu savu amortizācijas setu. Priekšējos amortizatorus Bilstein B8 sportu ar atsperēm un aizmugurē arī, jo es plānoju iet uz koilam. Attiecīgi, ja kāds, pieņemsim, pa 500 eiro gribētu paņemt visu setu, visas 4 atsperes, visus 4 amīšus, aizmugurē stāv Koni, jo Bilstein B8 sportam aizmugurē neko nepiedāvāja. Un garāžas draugs vēl viens pabrauc garām. Piektdiena, aktīva diena, te visi visur braukājās. Nu, un attiecīgi, jā, tie, kas varbūt pa 500 eiro grib dabūt to visu, ņemot vērā, ka man tas sets stāv virsū varbūt 3 gadus, un pa 3 gadiem es neesmu nobraucis tur 100 000 vai pat 20 000, tā kā diezgan labā stāvoklī varētu būt arī atsperes. Nu, atsperes nezinu, atsperes ir, protams, jo es viņas arī lietotas ņēmu, tā kā ar atsperēm ir kā ir, bet amortizatori, tā kā kāds gribētu nosēdināt savu priekšpieciņas bešku, kāpēc ne? Tā kā jā, labi. Darbojos, šodien man vēl jābrauc pakaļ uz Moller importieri, pakaļ Volkswagens, Steyronam. Tas ir arī jauns aparāts. Es par viņu, protams, nekāds video apskats nefilmēšu un neko tādu es nedarīšu, jo man jau te ir Audi kanāls, bet būs iespēja man ar viņu pabraukāties, principā, 4 dienas. Tā kā jā. Baigā satiksme tajā piekdienā, jopcik, popcik. Tā kā jā, labi, pēc tam pieslēgšos pašās beigās uz kadriņu, kur pastīšos ar eļām, kas darās. Un tad jau šo epizodi būšu beidzis, lai gan man likās, ka šo epizodi jau beidzu vakar ar besi pēc eļas maiņas. Jo tas besis bija pirmkārt nevarēja atskrūvēt to sasodīto eļas filtru un kaut kāds ambāls bija viņu pievilcis pārāk traki. Un tie, kas skatās mani vienmēr un biežāk, tie zina, ka tas ambāls bies. Nu, un līdz ar to nevarēja dabūt vaļā, un tagad es beidzot viņu dabūju vaļā, un jā, nu, jautri. Garlaicīgi nav. Jaunajām mašīnām, kas ir smieklīgi eļas filtru samainīt, ir vispār easy. Es atceros, ka es mainīju 91. eļļu. Eļas filtrs stāv no augšas smuki ar seškantīti, atskrūvē vaļā, vispār nekādas problēmas, tik vienkārši un forši. Un te ir Audi 80, kur viss ir vienkārši, bet tas eļas filtrs ir kaut kur relē ratā iebās, kur tik klāt nevar. Nu, varbūt, ja man nebūtu tās izplūdes interkulera trubas lielās, varbūt varētu vieglāk tikt klāt un būtu bišķiņ foršāk. Bet, nu jā, aiz manis brauc smuks Challengerīts, kaut kas tam līdzīgs. Bet jā, galvenais, lai man tagad eļļa kaut kur neiztak un tam līdzīgi. Viss. Ar šo gan es beigšu epizodi. Tikko uzmetu aci motoram. Standarta noplūdes vietas, kas bija iepriekš, ir. Nekur citur eļļa netek garām un līmenis nepārbaudīju, jo tikko noslāpēju tikai, bet domāju, ka visam jābūt kārtībā. Ārā ir super laiciņš.
Šodien vakarā vēl jābrauc pakaļ Link 01 laikam mašīnai. Sestdien būs interesanta diena, dabūšu pabraukāties daudz dažādiem aparātiem, tā kā tā. Bet paldies, ka skatījāties. Atvados tagad pīstam. Un, nu jā, skač, daudz jautājumu par mašīnu, kuriem man atbildes nav. Ko darīt? Man tas 1.9 dīzelis kaut kā bišķiņi ir apnicis. Ko likt iekšā? Man ieteica likt iekšā 3.2 V6, jeb VR6, kas nāk gan Porsche Cayenne'ās kaut kādās, TT-škās, Passātos laikam. Jā, vienkārši man gribās šai mašīnai kaut kādu foršu skaņu. Dīzeli tu to nedabūsi. Benzīns no 1.8 turbo varbūt ar izplūdi spēlējoties kaut ko dabūt.